Mani sauc Andris Orovs, esmu biedrības antiglobālistu vadītājs, un man tas gods atklāt šo sapulci. Vēlētos īsumā pastāstīt, kas tie tādi ir Latvijas antiglobālisti, cik mēs ilgi pastāvam, un kā mēs esam gājuši šo ceļu līdz šodienai, līdz tam, ka mēs esam sapulcējušies šajā zālē šodien. Latvijas antiglobālisti ir veidojušies, ir biedrība, sabiedriska organizācija. Mēs viņu izveidojām pirms 4,5 gadiem, 2009. Gada rudenī. Un pirmās aktivitātes bija ļoti vienkāršas, tas ir dalība piketos un mītiņos. Sākotnēji tā dalība bija pat tāda, ka mēs ar saviem plakātiem piedalījāmies citu organizāciju veidotos mītiņos un paudām organizācijas attieksmi par aktualizētiem jautājumiem. Un esam cīnījušies diezgan dušīgi. Pirms pāris gadiem mēģinājām nosargāt pēdējās Latvijas Komercbankas izpārdošanu. Latvijas un Hipotēkas bankas izpārdošanu. Tas mums neizdevās, mēs esam rakstījuši prokuratūrā un vairākas reizes citās tiesības sargājušās institūcijās. Kā redziet, tautas viedoklis nav ņemts vērā, un tieši tāpat kā visas pārējos valsts īpašums, valsts un pašvaldības īpašums, tāpat arī Valsts Komercbanku sadalīja un pārdeva ārzemniekiem. Un pēdējās aktivitātes nopietnās un ilgstošākās, ko mēs esam veikuši, tas ir, mēs centāmies nosargāt Latvijas latu, nepieļaut eiro ienākšanu. Šīs aktivitātes mēs uzsākām jau aptuveni pirms 2 gadiem. Esam veidojuši vairākus mītiņus, pikets un izdalījuši tūkstošiem skrējlapu. Un, starp citu, referendums par eiro jautājumu vēl ar vienu ir iespējams. Vēl ar vienu. Šis jautājums ir iestrēdzis tiesas sistēmā. Neskatoties uz to, ka eiro ir ieviests, es nezinu, kā pie varas esošie tiesas un citas instances, kā viņas izgrozīsies no šīs dīvainās situācijas. Tad, kad es uzrakstīju ģenerāla prokuroram iesniegumu, kur skaidroju, ka Latvijas valdība nedrīkstēja ieviest eiro, kamēr nav sagaidīti referendumi un to rezultāti, prokuratūra man atbildēja, ka Latvijā nepastāv tādi likumi, kas uzlikt pienākumu valdībai gaidīt jau kādus referendumus un to rezultātus. Nu, lūk, tādā valstī mēs dzīvojam. Un tieši tāpēc, ka ar biedrībām, tautas kustībām pie varas esošās partijas nerēķinās, mēs arī nolēmām veidot šo politisko partiju. Vēl pirms pāris gadiem bija plānots veidot tādu kā sabiedriska organizācija savienība, Nacionāla patriotiska organizācija savienība. Mums ir bijuši pirms pāris gadiem vairākas tikšanās ar šo organizāciju pārstāvjiem, es tagad tās organizācijas vārdā nesaukšu. Šīs organizāciju vadītāji piekrīt, kad ir jāveido kopā tāda kā plaša tautas kustība, un uz šīs tautas kustības bāzes tad jāveido šī politiskā partija un jābalotējas vēlēšanās Saeimu. Situācija izveidojās tāda pirms gada, pagājušā gada martā, ka pēdējās sadarbības organizācijas tomēr izrādīja pasivitāti, un antiglobālisti pateica, ka nav vairs ko gaidīt, jo drīz būs vēlēšanas, un šo politisko partiju mēs uzsākam veidot uz biedrības antiglobālistu bāzes. Gadu laikā mēs ļoti cītīgi strādājam pie mūsu programmas, īsās programmas, 4000 zīmju programmas. Tas nebija pāris nedēļu jautājums, bija ļoti grūts un ļoti tāds pat sarežģīts diskusijas.
Bet rezultātā mēs šo programmu noformulējam, viņi atrodam mūsu mājaslapā, un šeit katrs to var paņemt tajā komplektiņā, kas katram pieejams. Un šī programma ir kolektīvs darbs. Daudzi saka, ka jūs tur raujaties pie varas. Mēs sakām, mēs pie varas neraujamies. Jo šo programmu, šīs ideoloģiskās nostādnes var piepildīt jebkurš. Jebkurš no jums, kas sēž zālē. Ja jums ir pieejama mūsu virzība, pieejama mūsu programma, nāciet, baltējieties. Nav problēma. Tas nav tā, ka mēs tur 2, 3, 5 cilvēki esam izveidojuši kaut kādu organizāciju un monopolizējuši tajā varu. Tā nebūtu nav. Tie, kas ir bijuši mūsu sapulcēs, viņi ļoti labi zina, kā viss noris. Visus svarīgākos jautājumus mēs lēmjam kopā. Sākumā izanalizējām no visām pusēm, visas iespējamās pozitīvās, negatīvās puses. Un tad pieņemam galīgo redakciju, formulējam savas domas kodolīgi un to visu pieņemam. Tas īsumā viss. Nākošajam vārdu došu kolēģim. Romanam Pakalam. Labdien! Mani sauc Romāns Pakalba. Īstenībā es gribētu parunāt par nosaukumu tieši Latvijas antiglobālisti. Es vakardien tur mēģināju rakstīt tur baigo runu, pēc tam vienkārši nospļāvos, saplēsu visus tos melnrakstus. Un īstenībā, laikam, es esmu nevienīgais, gan jau, ka šeit ir vairāki, ka es varu runāt vienkārši no sirds. Dažus cilvēkus uztrauc tas nosaukums anti. Principā viņi piečkarējās pašam vārdam. Ziniet, ja mēs sāksim saukt dažus vārdus, piemēram Nikola Tesla, ja? Iedomājieties, kā viņam bija bērnībā, vēl ar to slavu dialektu, ja pieņemsim, mēs sakam Nikola, ja? Tad viņi tad savā vietā saka Nikola. Nu, it kā smieklināk, bet redziet, kas notika. Es varu sadarīt, ka jums visiem kabatā ir viņa izgudrojums, un jūs visi lietojat viņu izgudrojumu. Varbūt ne visi zinat, ka tas ir pateicoties viņam, bet jums tāds jau ir. Var minēt vēl kādu cilvēku, piemēram, Lomonosovs, uzvārds šajā gadījumā. Ja sāksim tulkot, jā, tad vispār tas drausmīgi izklausās. Bet kā mēs zinām, viņš ir slavens matemātiķis. Tāpatās var arī fiziku pieminēt. Ir tāda Mendeļejeva-Klapeirona formula, pēc kuras var aprēķināt, kā uzvedās siltums. Šie cilvēki, saprotiet, viņam viena vārda nepietika, viņus vajadzēja apvienot kopā. Un viņi paveica savu. Un tieši Latvijas antiglobālisti var droši atskatīties uz šo vēsturisko piemēru. Īstenībā tie, kas, teiksim, baidās, vai tie, kas nobijās, vai arī baidās. Es varu teikt tā, ka Latvijas antiglobālisti ir visveiksmīgākais projekts, kurš līdz šim ir bijis. Un vienīgais, no kā viņš atkarīgs, ir no jūsu drosmes. Drosmes vienkārši pateikt savu vārdu. Tieši tā, kā to izdarīja tikko Andris Orols, tieši tā, kā es to šobrīd daru. Vienkārši piecelties, jūsu gadījumā pat daudz nav jārunā. Vienkārši atnāciet ar pasi. Tas viss, kas no jums tiek prasīts. Latvijas antiglobālisti veiksmīgs ar to, ka praktiski jebkura liksta, kas varētu notikt, viņam var notikt jebkuras citas partijas laikā. Bet Latvijas antiglobālisti piedāvā konkrētu risinājumu, un ne tikai likstu risināšanai, bet, kas pats svarīgi, likstu novēršanai. Es ļoti šaubos, vismaz es pats personīgi speciāli meklēju kādu citu, jau esošu partiju vai esošu kaut kādu organizāciju, un es sapratu vienu, ka bez partijas, bez balotēšanās nav iespējama likumdošana vispār. Jo Satversmes tiesas likumā skaidri ir rakstīts, ka tos jautājumus, kas skar neatkarību,
suverenitāti un brīvību var noteikt 10 Saeimas deputāti. Kā jūs zinat, Saeima mums ir diezgan raiba, kā zilajam karoks. Taču jēgas no tā nav nekādas. Turklāt, lai cik tas nebūtu dīvaini, ne tikai latvieši piečakarē latviešus, bet arī krievi piečakarē krievus. Jo, kā jūs zinat, neviena no Saeimas pārstāvētajām partijām neko nav izdarījusi. Un visdrīzāk arī nedarīs, cik tad nu vairs palika līdz viņu termiņa beigām. Tāpēc es aicinu jūs saņemties. Ja kādam ir kam piezvanīt, aizsūtīt īziņu un dabūt viņu uz šejieni, lai mums sanāk tie 200 cilvēki, lūdzu to dariet. Laiks vēl ir. Paldies! Sveicināt, dāmas un kungi! Es vienmēr pie mikrofona. Ko es gribēju pateikt? Es neko sākumā negribēju teikt, bet kaut kā klausoties, es vienmēr gribēs runāt. Man liekas, ka viss jau ir kārtībā, ne? Latvijā kaut kādas problēmas. Redz, ir tā. Es gan esmu vismēr idiots visā šeit situācijā, un man nav pietiekami zināšanas visos juridiskos jautājumos, bet redzot to, kas notiek ar draugiem cilvēkiem, veciem cilvēkiem, kaut kā paliek pavisam smagi. Un varat man piekrist, varat nepiekrist, bet man jau liekas, ka tā partija iedalīšana visās tais frakcijās, un viss man liekas ir kaut kāds idiotisms, jo pa lielam jau ir tikai viena partija. Un šo partiju ideoloģiju, manuprāt, ir šis te zelta teļš un nauda. Un nav svarīgi, šī gadījumā, par kur no partijām jūs balsojat, jo mehānisms, kas viņus vada, ir viens un tas pats. Un, ja teiksim, kāds nostājas pret šo sistēmu no iekšpuses, viņu var nomainīt. Otra lieta, šo valsti pārvalda, principā, vecie stukači. Kaut kā 90%. Tas nozīmē tajā brīdī, ka latvieši sanāca kopā un priecājās, ka viņiem tagad ir savu valsts un brīvība, tajā pašā laikā darba turpināja tie visi tie paši, kas darbojās pirms tam. Un kas ir stukačs? Tātad tas ir cilvēks, ja kāds es kaut ko kļūdos, labojiet virs, nu tā. Kas ir mieru nodot savus cilvēkus, lai nopelnīt naudu. Nu lūk, un ja šādi cilvēki mums veido visu politisko spēku, nu tad mēs esam tur, kur mēs esam, ļoti, ļoti dziļā Eiropā. Tā kā Dimitris teica. Vēl kas ir, tiek iznīcināta ražošana. Jo, cik no es saprotu, man smadzenes atļauj, tad bez ražošanas valsts vispār nevar pastāvēt, jo viņa kļūst atkarīga no visiem pārējiem. Un par cik mums valda apkārt naudas kults, tad ļoti viegli cilvēks ir pakļaut šādā veidā. Un ir viena lieta, kādēļ cilvēks ar cilvēkiem var manipulēt. Tādēļ, kad ir viens vārds – alkatība. Un tad, kad mēs tiksim vaļā no alkatības, tad es domāju, ka tas brīdis, kad daudz kas uzlabosies. Jo tad, kad pie Saeimas ēkas cilvēki nostājās un bļāva zagļi, un pēc tam paši izlaupīja Latvijas balzām veikalu. Tas ir par katram ar sevi jāsāk. Saprast. Un pirms mēs kaut ko gribam izmainīt, ir jāsaprot, ka mēs paši esam pietiekami godīgi. Jo šī politika, tā, kas šobrīd notiek, viņa ir vērsta vienīgi uz iznīcību. Tikai uz iznīcību. Un tāpēc mums nav vairs šeit medicīnas policisti spēki paliek aizvien švakāk un švakāk, arī izglītības sistēmas, skolas tiek likvidētas. Jo gudrs cilvēks jau vienam nevajag. Kam vajadzīgs ir gudrs vergs mūsdienās? Vergam svarīgi ir strādāt un darīt to, kas no viņa prasa. Nevis domā. Ne. Un ir bēdīgi, jo es kādreiz domāju, ka tie cilvēki, kas strādā un lem par mums, ir idioti. Nē, ir vēl sūdīgāk. Viņi ir aprēķinātāji, viņi ļoti labi zina, ko jādara un tā tālāk. Pie tam man tāda aizdoma ir, un man tik tā liekas, ja, kad norādījums par to, kā vadīt valsti, mūs visus, viņi saņem gan no Izraēlas vēstniecības, gan no ASV vēstniecības.
par žīdiem, jā, drusciņi. Nu jā, viss kopumā šī ir žīdu sistēma, un viņi ir paredzēti uz iznīcību pilnībā. Un nevienam cilvēku mīļie jūs neinteresē. Nevienam neinteresē, vai jūs esat ēduši, vai neesat, vai jums ir kur dzīvot, vai nav kur dzīvot. Gojas, droši vien daudz zinātnes, ne? Nu, lūk, un tā tiek būvēta šī sistēma, un līdz ar to mēs nekā nevaram neko īstumā ietekmēt. Tāpēc neviens nav nenes atbildību, jo tas ir viena liela partija, kur visi ir kopā saistīti. Un kāpēc viņi var šādi pārvaldīt cilvēks? Tāpēc, ka cilvēks ir sašķelti gabalos. Krievi cīnās pret latviešiem, un ka valoda cita faktiski. Cilvēki, mēs visi esam vienādi, reizi. Un te jau visi pazīst kā labi Krievu, ne? Otrs ir propaganda, un otrs ir ģimene. Tā ir arī viena no vērtīgākajām lietām, kas, manuprāt, ir. Un tendēts tiek izjaukt ģimeni. Tāpēc mums tādā brīvi pieejamie prostitūcija jau visās malās, gan internetā, gan viss. Un tā tiek pakļaut cilvēks ar alkoholu, ar narkotikām, kurš nezinu, kāpēc nevar aizliegt, ne? Kūpinājumi, lūk, mums ir nelegāli, bet spaiss mums ir legāls, jā. Un arī pat es interesējos, vai kāds zina, ko viņš īsti dara cilvēkiem. Tur kāds tur nobeidzās, žēl, ne? Izrādās, jā, 80% pēc tam sajūta prātā no viņa 5 līdz 10 gadu laikā. Šizofrēnija. Tas ir, kas no viņa rodās. Un tas ir tas bēdīgākais. Un ir jārunā, es domāju, diezgan daudz arī ar bērniem par to. Un nevis jāstāst, ka visi slikti, bet jāmeklē parādīt kaut kādi citi varianti, ka var kaut kā savādāk dzīvot, ka, nav obligāti jānonarkojās, nav obligāti jānodzerās. Jā, tas ir būtiski, man liekas, baigi svarīgi. Runāt ar saviem bērniem un turēties pie ģimenes, jo, ja mums nav ģimene, tad mēs ar visām saknēm esam izrauti. Mums rauj ārā no zemes, mums jāuz ģimene ārā. Un tad mēs esam pilnīgi dezorientēti visā. Un tad, kad mēs esam tādi, tad mēs neko nevaram izdarīt, mēs esam izjaukti un viss. Spēks ir kopumā. Un vienā domājušos cilvēkus, vienā virzienā. Tas ir kā baterijām. Viena maz baterija var paprot kaut kādu bateriju, mazu, jā. 2 baterijas var izdarīt vairāk, 3, 4 jau var darbināt pamatīgs aparāts. Tādēļ svarīgi ir domāt vienā virzienā. Un ne tikai, jo to, cik ir sūdīgi, jau diezgan daudz redz, bet meklēt variantus, kā mēs varam izkustināt šo sistēmu un veidot kaut ko jaunu, labāku un tīrāku. Tā, draugi. Paldies! Labdien visiem! Es negaidīju, ka uzstāsies šis jaunais cilvēks. Tas vispār man radīja lielu prieku. Jo pārsvarā tas ir mūsu paudzes pienākums. Mūsu un vecākās paudzes pienākums. Jo mēs esam pielaiduši to, ka degradē mūsu bērnus. Ka degradē, mūsu zeme ir iznīcināta, jā. Tad neiet runa par mūsu Latviju tikai. Te iet globāli mēro iznīcināšana. Tiek iznīcināts nacionālas tautas, nacionālas valsts. Un šis jaunais cilvēks, viņš parādīja to, ka tomēr mūsu jaunā paudze nav galīgi beigta. Kā jau man te reizēm tā depresīva nāk. Ka liekas, ka visi jaunieši ir praktiski beigta. Pagauts tā ir. Tomēr nav. Dainis Grabovskis, arī esmu antiglobālistu biedrs, un es gan šīs dienas situāciju nevis šeit, kas attiecās, bet vispār mūsu Latvijā gribētu salīdzināt, mums ir tāda pasaka par sūnu ciemu. Apmēram tas sniegs ir sasniedz, mums visiem kaut ko vajag darīt. Un tad redz, ka ir tā lāpsta, lai to sniegu iztīrīt, bet to roku trūkst, cilvēki mīļie. Jums ir iedota lāpsta, nāciet un darīsim kopā. Vairāk neko mēs negribam. Darīsim kopā. Mēs kopā būsim tikai spēks. Savādāk mēs neko nevaram. Paldies jums! Mans sauc man Ivars Uzuliņš, esmu jurists. Gribēju pastāstīt pāris vārdos par to, kas notiek bērnu tiesību aizsardzībā Latvijas likumdošanā. Šeit nesen Eiropa parlaments pieņēma tā saucamo Lunačikas vai Estrelas rezolūciju, ja, kur tagad kur mums tiek spiesta virsū tā saucamā juvenālā likumdošana, ja. Un krasas, teiksim, bērnu tiesību ir dažādi ierobežojumi, ko, teiksim, Eiropas Savienība uzskata par pozitīvām lietām. Tad, kad es pētīju Lisabonas līgumu, tās Lisabonas līgumus, kā pamat mēs esam iestājušies Eiropas Savienību. Un kas man tur aizsniega, ja, ka tur bija rakstīts konkrēts teikums, ja, kurā rakstīts šādi, ja, ka
viss, demokrātijas, tur vispārējais ir brīvības, ja, bet sevis izcelts, ja, ir īpaši bērnu tiesībās. Ja. Tas nozīmē to, ja, ka tagad nāks virsū sevišķi spiediens uz mūsu bērniem un mazbērniem. Tā kā man ir mazbērns 5 gadīgs, ja, man šīs problēmas ļoti interesē, ja. Jo ja savādāk, ja mēs šeit neko nedarīsim, ja, jo pastāv reāli iespēja, jebkuru bērnu, ja, ar pāriņtiesas vai sociālā darbinieku vai pat ar psihologu slēdzienu pamatu var izņemt no bērnu dārza bez vecāku piekrišanas. Bērns būs tiks iepriekšā dienā sasīcis sev ceļus vai ko, ja, tas bērnu dārza vadītājs padomās, ka vecāki ir viņam iespēdojuši fizisku šādu bērnu maksā savā. Un policija pat ir dotas norādījumu, nekādas ziņas vecākiem nesniegt. Es domāju, ka šādi jautājumi ir, vismaz pat tie ir jāinformē, ja. Un iespēja robežās taisos veidot kādu iesniegumu satversmes tiesai. Jo tas ir vienīgais likumīgais veids, kā ar kaut ko vēl te var cīnīties. Ja. Tā kā esiet visi uzmanīgi, ja, un aizsargājiet savus bērnus un mazbērnus. Paldies! Es vienkārši cilvēks būdams visu laiku saskaros ar to, kā arī jūs visi, ja, tie mūsu saucamie eksperti un profesionāļi un politiķi un kā tik tagad tur viņi visi nav saradušies pilns ir, ja, viņi vienkārši elementārs jautājums, kas šajā strīdā savā starpā neatrasim, kas ir skaidrs citreiz mazam bērnam, ja, teiksim, ka tur nebūtu pat par ko strīdēties, ja. Bērni to atrisinātu ātrāk nekā šie mūsu izslavētie eksperti. Piemēram, mēs visi zinām par to kliedzošo pēdējo gadījumu, ja, kur valsts ieņēmuma dienesta ēkai neatradās vieta mūsu valstī Rīgas teritorijā, ja, bet tikai uz privātas zemes, un tiek maksāt 210 miljoni vai 200 miljoni, tur nav precīzi man informācijas, protams, kā nevienam no mums, bet īsāksot milzīga summa, žurnālisti ir uzrakuši, kad ir Krievijai piedaroša kompānija caur pazīstamo bijušo eksturu, un kas viņš tur tāds ir, Bojāra kunga dēlu, ja. Un īsāk sakot, sanāk tāds jautājums, vai mūsu valstī vispār ir vēl savu zemi, ja mums jau sanāk, ka mēs būvējam sev valstī vajadzīgas iestādes uz svešas valstī piedarošas zemes. Tātad viņi strīdās par kaut kādām lietām, kas arī ir būtiskas, protams, ja. Tur 16. martā iet, neiet, ja. Bet mums rāda tādu politisko teātru šovu tautai. Un reāli nauda, kā mēs zinām, caur visādiem projektiem aiztek Pareksi un tā tālāk, jūs visi viņu zināt, es te tagad nenosaukšu. Tad, teiksim, kas attiecās par politisko līniju, 23 gadi jau, kā saka, mūsu valsts eksistē, un katru gadu es saņemu pazemojumu, kā latvietis, kā cilvēks, kuram ģimenē ir 15 cilvēki nokauti, sakarā ar Molotovu-Ribbentropa paktu sadalīt divās daļās, viena nokrāsot sarkanajā krāsā, ja, kura tika izvest no Autas pagastu 14. gadā, kad bija Pirmais pasaules karš, te bija manas mātes pusbrāļi, 7 gabalu pusbrāļi, 2 māsas. Viņi nokļuva Maskavā, kā bērni, kā daži lielāki bija. 8 gadu vecumā, teiksim, vienīgais, ar ko es dabūju parunāt, kas atgriezās no Sibirijas dzīves ar tuberkulozu, viņam nebija bērni, bija Roberts. Viņš 8 gadu vecumā militārā rūpnīcā strādāja, patronu. Tajā laikā varēja cinismam vispār nebija robeža. Ja? Tagad, paldies Dievam, viņi kļuvusi humānāk, viņi pret mums izturās mazliet labāk. Bet tik un tā viņi vēl joprojām ir gatava izraisīt asiņainus karus. Savas divas tautas, kas ir būtībā radniecīgas slāvu tautas, Krievs ar Ukraiņiem, savā starpā karoja, pasieties kādu histēriju notiek. Pēc tam, kad visi sāk bruņoties, Latvijas atslēs pieprasa tur, lai palielinātu procentus militārām vajadzībām. Ķīna pat, kas būtu, es domāju, daudz vairāk palielinās, ja, nekā Latvija. Īsās jau, ko es gribēju teikt, es nedabūnu atbildes, kad es drīkst iet pieminēt savus nokautos un kurā vietā iet pieminēt, jo, principā, kapu viņiem nav, izņemot vienīgo Robertu, kur es Rīgā apglabāju. Ja. Šis atbildes nedod man. Es gribētu pajautāt tiem ekspertiem, valsts varai, kur es drīkst pieminēt viņu nokrāsotos cilvēkus sarkanā un brūnā krāsā. Man otra puse ģimenes bija ar vācu saknēm, kur dzīvoja Latvijā. Mana vectēva 13 brāļi, dzīvoja šeit Latvijā. Viens bija 28. gadā paņēmis aizņēmumu no Latvijas valsts, 10 000 latus, uzbūvēja 4 vasarnīcas, 2 pārdevu Jūrmalā
Un 2 paturēja ģimenes vajadzībām, izīriešanai un paši ģimenes vajadzībām. 3, jūs zināt par Molotovu-Ribbentropu paktu, viņiem lika teiktiem aizvākties sakarā ar asiņu piederību Vācijai. Jā, tātad es arī esmu jautājums, bet es sev uzskatu par latvietu. Jo es esmu dzimis uz Latvijas zemes, audzis latviešu kultūrā, un tas, ka man ir saplūduši, teiksim, gan vācu, gan poļu, gan arī, teiksim, latviešu asins, tas, es domāju, man patriotismu nemazina. Es bieži vien esmu redzējis būdīgus vīrus, kuri atsakās nest karogu. Tāds gadījums man bija Viļņā, 1988. gadā, students dziesmas svētkos bija karogs jānes man, kaut gan es biju blakus stāvēja puiši, kas vairāk izskatījās pēc latviešiem kā es. Un, kad es piedāvāju viņiem nest, tad viņi teica, man sūdi institūtā pietiek. Un, kad es nesu, par mani interesējās pēc dienas toreiz, un viss, jo sanās tā, manis tur nopelni faktiski godīgi sakot nebija. Tās meitenes bija, tās, kas uzšūtos karogus, tās bija tās varonas. Un tāda meiteņa mums netrūks tautā. Paldies, es vairāk neaizkavēšu, ir citi droši vien, kas grib izteikties. Arī es biju domājis, sagatavošu runu, paskatījos, ko citas partijas ir darījušas un tā tālāk. Un tad es nezināju, no kura gala tas sāk. Jo valsts ir salaista no tādā grīstē, kā tagad to atšķitināt, es nezinu, kā to vispār reāli var. Un kāpēc tad mēs šajā gadījumā vispār sanākam kopā? Man ir jautājums politiķiem. Nu, kāpēc viņi iet politikā? Kāpēc? Nu, kam viņi iet politikā? Priekš kam viņi iet politikā? Un ko es redzu? Ir vieni, kur iet politikā vienkārši savu ambīciju dēļ, nu, viņš grib būt pie teikšanas, ir cilvēki, kuriem patīk runāt un vadīt. Nu, tā ir viņa ambīcija, hobijs viņam tāds ir, ja? Citam interesē biznes, naudu, pārticību, tad savu labklājību, ja? Caur to viņš varēs realizēt savu labklājību, savu ģimenes, savu bērnu labklājību, viņam būs laba vieta. Un, teiksim, 4 gadi ar nav maz, un ja labi pastrādās saviem darba devējiem, tad jau būs vēl kāda cita silta vietiņa nākotnē. Nu, priekš kam ir politikā, ja mums ir jāmelo, ja mums ir jāzod, ja mums jāpieņem pat civiski lēmumi, ja mums ir jādarbojas pret tautu, ja mēs redzam, ka stāv milzīgi spēki, kuri mēģina nolikt mūsu valstu, mūsu tautu uz ceļiem, kuri principā veicina Latvijas valsts nozagšanu un priecājas par to un bezē rokas. Mums ir pilns rādījums bankām un savu mums vairs nekā to pašu pēdējo Hipoteku banku atdevi. Valstī, kur ir valstī kāda teikšana, kāda kontrola? Kam valsts aparāts vispār strādā šeit Latvijā? Kam viņš ir domāts? Tā ir vienkārši izskāta. Tur nav nekā, kas valstī kalpo, kas tautai kalpo, kas tiem cilvēkiem, kas šeit dzīvo kalpo. Nē, ir pašlabumu meklētāji kopumā ņemot. Jā, tur ir cilvēki, kas domā taisnīgi, pareizi un tā tālāk, bet viņi ir ļoti, ļoti maz. Un kā paši politiķi ir atzinuši, pie tam mūsu sabiedrībā pazīstam cilvēki, kuri klusībā nočukstējuši par Saeimas darbu, viņi saka, mēs visi esam sasmērējušies. Un viņi arī netaisās laboties. Nu un tāpēc, ka nekas valstī nenotiek. Mums ir izbraukuši no valsts, mēs esam principā zaudējuši darba spējīgākos cilvēkus ar ģimenēm, tur jaunās ģimenes veidosies, jo bērni dzimst jauniem cilvēkiem, un Latvijai viņi nebūs šeit vairāk. Mēs esam liela daļa no tiem, kas ir izbraukuši, mēs esam pazaudējuši. Pa abiem pasaules kariem kopā mēs esam pazaudējuši tik daudz cilvēku. Tik daudz cilvēku mēs esam pazaudējuši, kā tagad par šiem neatkarības gadiem. Jā, tur bija okupācijas režīmi, mainījās, tur sarkanie, tur pelēkie, tad vēl visādi, ja? Bet kas tagad mums traucē, kas tagad notiek? Notiek ir karš pret Latviju, pret Latvijas tautu. Un kas tas ir par režīmu, ja daudz sāk dzīvot sliktāk un sliktāk grimst nabadzībā? Kāds kļūst bagātāks uz viņu rēķinu? Kas notiek? Tas tikai liecina par to, ka netaisnība iet vairumā, ļaunums iet vairumā, un mēs tautu pat esam tik tālu nomocīti, kā Sudraba teica, kā tauta nosiņo, ka nav pat spējīgi vairs vispār cīnīties, kaut ko darīt lietas labā. Viņi pat nesaprot un negrib vairs saprast neko. Viņi nolaiduši rokas. Te mēs dažas dienas atpakaļ bijām pilsētas centrā pie Laimes pulksteņa, pie sacīs laukā pulksteņa, izdevās cilvēks novērot, kas steidzās, nu, kur viņam katram jāsteidzās. Ja? Jūs ziniet, tādu depresiju, godīgi sakot, es nebiju gaidījis. Tur bija tūkstošiem cilvēku ar nomāktām sejām, noraizētām, norūpētām sejām. Nu, nebija cilvēkam būtu prieks, kaut kāda līksme, viņš iet ar pacēlu kaut kādu, nu nebija. Kāpēc? Nu tāpēc, ka mēs esam tur, kur mēs esam. Jūs saka, 350 tūkstoši cilvēku izbraukuši un Latvijas meklē labāku darbu un tā tālāk, jā. Viņus ir represējis arī bankas,
Bankas tagad ir pirmā vara Latvijā. To visu ir iekārtojis saucamais globalizācijas process, kurš ir izveidojis banku piramīdu ar saviem koncertiem un korporācijām, un kurā pakļauts ir pilnīgi viss. Un Latvija ir tāda maza kabatiņa tajā visā piramīdā iekšā sastāvā, kur nu viņi dara, ko viņi grib, ar ko? Ar mūsu pašu balliņu rokām, kur ir iesaukti pie varas, par kuriem ir balsots, kaut gan arī balsošana ir jāapšauba, vai tā ir likumīga. Īsti sakot, valsts ir aizgājis tik tālu, ka šai valstī ir nepieciešams pilnīgs restarts. Pilnīgs restarts. Un mēs esam tāpēc šeit aicinām cilvēks, lai mēs visi kopā šo valsti atjaunotu, lai atjaunotu valstiskumu. Lai latvieši nebūtu izsmiekus citās zemēs, kā mēs kādreiz stāstījām par citām tautām anekdotas, tā par mums tagad stāst anekdotas. Tagad mums saka, ka šeit esot veiksmes stāsts, ar ko? Ka mums gan viņš 500 000 cilvēku, spēcīgākā darbspējīgākā daļa jau ir prom no valsts, ka vēl aizvien viņi vajā bankas, viņas vajā. Un liela daļa viņiem netaisās atgriezties šeit. Labi, atcerēsimies pašus sākumus. Principā valsts nožaksana sākās jau ar valsts neatkarības atjaunošanu 91. gads. Pēc tam sekoja bankas, līdz šim laikam ir vairāk kā 200 bankas jau bankrotējušas. Mums ir banku uzraudzības, finanšu kontrolas uzraudzības departaments. Nu, ko viņi kontrolējuši? Nu kā, nu tik ir, kas kontrolē? Un katru reizi bija pirms kuras bankas bankrot mums pasaka, ne, viss ir kārtībā. Neuztraucieties, netaisiet ažiotāžu. Bankās nauda ir, viss ir labi. Un pēc tam mums noliek tā priekšā tā kā banka valdība, ka cilvēkiem vairs nebija nekā. Nedabūjies naudu atpakaļ viss. Un par to bija dabīgi, protams, iepriekš jau zināms. Ja? 2 cilvēki, Kārģinskas risks, privātā kārtā valstī iedibina valūtas kursu Latviju, teiksim, pret dolāru un pārējām valūtām. Ja? Privātā kārtā valsts ar to izrādās nenodarbojas. Nu jājautā, kas tad ir, vai mēs esam nespējnieki vai kā? Bet tie, kas pašā sākumā nonāca pie varas, un, protams, ka tie bija kompartijas un kolumbiānas cilvēki, vadošie šajās organizācijās, viņiem jau, principā, bija visa vadības organizācija un sistēma, lai viņi tālāk bankām sadarbotos un taisītu savas redes, lai pelnītu, kā ebreji saka, šekļus. Nu, tas ir kas, ka es ieņem ministru posteni, es to ministru kabinetu pakļauju savām interesēm, ja? Lauksaimniecības ministrs mums bija, ja? Viņš pakļāvā, principā, to informāciju, kas bija viņam, viņš taisīja savu biznesu. Un šodien tas viss ir transformējies vēl daudz augstākā un smalkākā pakāpē. Pat tik tālu, ka korupcijas apkarošanas birojas, viņš saka, jau tik tālu tiek slēptas visas makinācijas, ka mums nav pat tehnisko līdzekļu, lai mēs varētu kaut ko pierādīt un mainīgo saukt pie atbildības. Ja? Te pašā laikā mēs paskatīmies pēc Loskutovu, tad Knaps principā neko lielu vairs nav atklājis. Ja? Ir mums Latvija energo lieta. Jūs atcerieties, jau pašā sākumā pazuda 3 miljoni. Nekas netika atrasts. Pilnīgi nekas. Kauji. Vai tas ir iespējams? Nē. Tātad tā lieta tika piesakta. Plus kā šajā vietā ir interesanti atzīmēt mīklainos apstākļos. 10 cilvēki, kas bija saistīti ar energotību liecinieki, viņi pazuda. Nu, mīklainā nāvē. Kam bija tiekot, kas vadītā stāva izkrit ārā, kam sirds mazspēja un tā tālāk. 10 cilvēki pazuda. Aizgāja bojā. Bet vai šis process ir apstājies? Nē. Par Latviju energo atkal parādījies informācija, ka lūk, ir atrasts, ka sakarā tām gāzes iekārtām, tecām un tā tālāk, ir valsts ieguldījis līdzekļus, lielas līdzekļus, un principā, kur ir atkal korupcija, kur ir kukuļu došana un kukuļu ņemšana. Un runa ir jau par 500 000 vai pat vairākiem miljoniem. Bet šo informāciju viņi uzpeld, viņu masu mēdī ātri norok un nomēzina, ka tauti neko īpaši arī neuzzina. Un atkal viss ir kārtībā. Un te pašā laikā Latviju energo ir valsts uzņēmums, kurš ir nesasniedzams, nekontrolējams un pilnīgi spār nezinu, kā viņš ir pakļauts. Tāpat kā Latvijas banka, viņi nepieder Latvijai. Bet es varētu runāt ilgi un dikti. Pareiks. Privāta banka, kurā ir arī valsts līdzekļi, viņa bankrotē. Un kas notiek? Valsts no budžeta, no nodokļu maksātāju naudas. Iegrūst šajā bankā, kurā atdod tiem privātajiem un citiem ieguldītājiem, kas tur zaudējuši. Iedodat 4. daļu no budžeta, miljardu. Un vēl tas nav viss. Tas ir kā greizās pogulijā. Šie 2 cilvēki, kas vada banku, viņi pēc tam turpina saņemt dividendēs par abiem kopā praktiski 500 000 latu mēnesī. Kā to saukt? Mēs klusējam. Kā to saukt? Un tā mēs varam turpināt un turpināt. Mums ir, tikko jūs reizē bija informācija par sociālo budžetu. Mums ir vissliktākais sociālais budžets, ja salīdzam ar kaimiņiem, nu, vienīgi Rumānijai mums, kā teikt, vienīgais konkurence no otra galda ir Rumānija, visos jautājumos. Jebkura sfēra, kur mēs aiztiksim, visi salais grīstē, mēs esam, principā, viena no pēdējām vietā Eiropā, mums saka par veiksmes stāstu. Tā ir anekdota, veiksmes stāsts. Un tāpēc, tie, kas to redz, nu šeit ir sanākuši, ja? Mums ir jāmaina šī valsts. Nav svarīgi,
labi, tu esi, varbūt tu neesi profesors, zinātnieks, neesi radošā inteliģents vai kas, bet tu esi valsts pilsonis. Un uz tevi gulstās atbildība par šo valsti, par šo tautu, par taviem bērniem, par tavu namu, par ģimeni, par taviem mazbērniem. Tagad ir arī aizgājis tik tālu, ka ministru kabinets, konkrēti Valda Dobrovska bija par ministru, ja? Viņa akceptēja, kad Kārlis bija Karolīna. Tur tāda grāmatība bērniem, kas bērnam no mazotnes sajauc prātu par to, ka, lūk, kurā brīdī viņš iedomājās ir meiteni, kurā brīdī iedomājās, viņš ir puika. Nu tad izlauk tās vietas cilvēks, viņš no rīta pamostās, viņš nesaprot, es esmu sieviete vai vīrietis. Vai vakarā, es esmu vīrietis vai sieviete. Nu, mums ir smagāka demokrātiskā situācija, mēs visi zinām, ja? Vai no šiem te mums būs stipras ģimenes un Latvija bērni dzims? Kad ošūna ir apaugļojusi ošūnu? Kad sēkla ir apsēklojusi sēklu? Tā nenotiek. Ir pilnīgi viss tiek nolikts ar kājām gaisā. Valsts stāv ne uz kājām, viņi stāv gaisā. Un mums jānolik valsts uz kājām. Un tāpēc mēs visi esam sapulcējušies, lai visi kopā, jā, es neko nespēju, nemīļais, tu vari ļoti daudz, es esmu pilsonis. Pat mazais pirkstiņš būs pieliks pie šīs valsts atjaunošanas, pat tas būs liels ieguldījums, jo visi kopā mēs būsim spēks. Un mēs dibinam šo partiju, un mēs viņu nodibināsim. Un es jūs visus aicinu, neaiziet tā, jo tā kautrīgi. Nu, uzrunājiet tos, kas it kā viņi saka, ne man, ne to, neko, nu, uzrunāt, nu, drusku pakustini, iešūpo. Šī te vienaldzības laiva ir jāiešūpo, lai viss, kas ir vienaldzība, izkrist no viņas ārā un sāk beidzot peldēt. Peldēt pret straumu, pret visu to, kas notiek pasaulē, pret to ļaunumu. Un antiglobāls ir tie, kuri saprot, no kurienes nāk pasaulē visas ļaunuma tehnoloģijas, par kurām runā Jāņa Atklāsmes grāmata. Jā, šīs caur cilvēkiem, caur konkrētām apvienībām, milzīgām korporācijām un tā tālāk caur milzīgiem naudas maisiem, kur drukājumā mašīna neapstāja darboties, ja? Tagad viņi grib pāriet uz bezskaidras naudas norēķiniem. Tur vienkāršāk paliks. Nevajadzēs drukāt naudu. Kas ir pie galvenā servera? Gruzijā sakam, nāc, tas griež kā grib. Tam ir teikšana un manipulācija. Mēs paši labi zinām, ka jebkura grāmatvedība var savest kārtībā. Un pierādīs, ka viss ir kārtībā, viss teiks patiešām kārtībā. 2x2 ir 5, jā, 2x2 ir 5. Tā lūk, galvenajā serverī notiek manipulācija. Man ir drukājumā mašīna, es saku, kaimiņi, tev nauda nevajag. Kaimiņi saka, vajag. Es saku, ok, pagaid, es guņās. Cik tev vajag? Aha, es nospiešu printeri, man ir nauda. Es saku, ok, es tev dodu, lūk, kā kaimiņiem uz maziem procentiem. Un es saprotu, šīs procesas nepārtraukti turpinās un notiek šī manipulācija visā pasaulē, ar visu pasauli. Un tagad pāriet vispār bezskaidrs naudas norēķiniem. Tā ir atkal manipulācija, bet tā būs vēl vienkāršāk, vēl vairāk slēpta manipulācija. Tā kā mīļie, aizsniet visus. Mēs neesam pašlabumu meklētāji. Mums nevajag nekā krēsas, ne tur varu neko. Mums vajag, lai tautas ceļās no tautas vidus, ceļās talantīgi valsts vadoņi, darboņi, politiķi, kuri pārstāv tautas un šīs valsts reālās intereses. Nevis pašlabumu meklētāji. Pats ir kurš te ir pašlabumu meklētājs. Redziet, neviena nav. Paldies Dievam. Tāpēc es esmu atnākuši šeit. Nu jā. Bet, ja mēs meklējam labumu, tad teiksim tā. Nē, es nemeklēšu savu labumu, bet es meklēšu tautas labumu. Lai neviens nedomā par savu, bet gan par citu labumu. Ja? Cilvēki internetā lamājas un lamā esošo situāciju, lamā valdību, bet kāpēc viņi neatnāk un kāpēc viņi kopā ar mums negrib mainīt šo situāciju? Tas paradoks, jā. Es dodu vārdu ciemiņam no Lietuvas, Mindaugam. Viņš pastāstīs par to, kas notiek Lietuvā. Mums ir pāris gadi jau sadarbība ar šo organizāciju šauļos, un arī dažos vārdos pastāstīs par referendumu par zemi, kas Lietuvā notiek. Kas tur notiek? Jo lietuvieši savāc tos vajadzīgos parakstus, lai zemi piederētu tikai lietuviešiem, lai viņi nedrīkstētu pārdot ārzemniekiem. Lūdzu, Mindaugs. Sveiki, Lietuvių tautas brali latviešu. Извиняюсь, что не могу говорить по-латышски. Переведено будет кто на латышский язык. Хотел бы вас поздравить со съездом. Жаль, что Эндрю сказал, что этот съезд юридического силы не имеет. Но я думаю, что
вы скоро соберетесь и наберите столько людей, сколько надо, и все будет отлично. И станете вы политической партией, которая будет защищать латышские национальные интересы. Коротко просил вас, Андрес, рассказать о ситуации в нашей Литве. Значит, у вас уже есть евро, я сегодня там несколько латов было, еще вот поменял. И у нас тоже вот сейчас идет пропагандическая кампания по введению евро на следующий год. И, в общем-то, власть делает все, чтобы уничтожить вот национальную валюту нашу, литос, и ввести евро. Но я к этому подойду немножко позже. Я сейчас коротко расскажу о референдуме по поводу непродажи земли иностранцам. В общем, у нас собрали 321 тысячу подписей для того, чтобы был референдум. По нашей конституции есть или Сейм, парламент, провозглашает референдум, или вот надо собрать 300 тысяч подписей, чтобы был референдум. В общем-то, трудно, никто это за всю вот время независимости не сделал, и все-таки, невзирая ни на что, вот объединились мы все, там, скажем, национальные вот мыслящие люди, и собрали 321 тысячу. Но, в общем, власть не верила и не обращала на это внимания. Вообще блокада была полная в телевидении, радио и в прессе. Какие-то дураки вот что-то, скажем, делают, пусть делают, все равно у них ничего не получится. Потому что сколько там было вот этих начинаний по поводу референдума по разным вопросам за 20-24 лета независимости, ничего не получилось. И, в общем-то, получилось. Но, когда вот подписи это собрали, значит, власть уже тогда говорит: нет, референдума этого не быть. И начали вот обращаться в Конституционный суд. Тот по другому вопросу, по введению евро, я разъяснил, что такие, в общем-то, вот референдум противоречит договору о вступлении в Евросоюз, и этого быть не может. В общем-то, подключили всех вот возможных там от национально мыслящих юристов, и они вот пытались там вот с властью, в общем-то, на юридическом языке разговаривать, но только 10 марта, совсем недавно, вот 5 дней назад, мы были и около парламента, там шествие устроили, и в самом парламенте, и вроде там уже, скажем, прелиминарно на 29 июня референдум назначается. Но вот еще в следующую неделю там будут уточняться, если те партии, которые хотят пройти в парламент, популистически сделает там шаги, так может дату поменяют на другую, потому что у нас не только, вот как у вас Европарламент собирается, да, выбирается, но и президентские выборы. В общем-то, дату мы хотели, чтобы были с президентскими выборами, потому что больше людей приходит, да, а референдуме, я думаю, что у вас 50% должно быть, не меньше, да. Так они не в президентские выборы эту дату назначили, не европарламентские выборы, а 29 июня после всех этих вот выборов, да, когда людям уже надо фактически, скажем, прийти третий раз, чтобы не пришли к кворуму, вот, у вас в съезде, да. Вот как действует так называемая демократия и у нас. Вот, но в принципе, конечно, это из-за того, что я понял, вот, скажем, мне по-латышскому говорить не умею, но что-то вот понимать по-латышскому могу, вот, и я понял, что вот вы говорили, ну, основную, скажем, мысль, да, что вот это разъединение вот сил действует отдельно, вот, и как раз и система, вот эта система антинародная, национальная система и побеждает. Вот это действительно, вот, как и женщина тут говорила, вот и вы говорили, да, пока люди не поймут, что важнее, и не дадут приоритеты самым важным вопросам, а будет защищать какие-то, да, проблемные вопросы, которые нужно решать, но не сейчас и не в первую очередь, то тогда вот мы будем и сидеть так у разбитого корыта. И в Литве, и в Латвии, и вообще, скажем, во всех вот других странах Европы. Вообще-то не Европа виновата, как Европа, да, как все европейцы наши вот братья по крови, да, ну, расовые братья. И, скажем, не они и не мы плохие, а глуповаты мы все, скажем, в том, что не понимаем от важности политики, переводя нас, скажем, от
Вот русский это, политика это, скажем, управление. Если мы думаем, что управлять, неважно кто управляет, неважно как управляет, я посижу дома, вот, пусть там кто-то другие идут и выбирают кого-то, так вот мы поэтому так и живем. Надо, как и вы правильно сейчас делаете, из общественной организации стать политической и не ездить в карете, да, в качестве пассажира, да, а руководить лошадями или, скажем, в машине вот эту руль крутить, чтобы сами вот и педал вот нажимали, и руль был в ваших руках, и чтобы знали, где вы едете, и сами бы там ехали, и никто вас не вез там, куда вы не хотите. Вот, так поэтому национальная идея все равно должна быть на первом месте, потому что можно быть против этого, но люди спросят вас, и нас спрашивают, а за что вы? Мало будет против кого-то, да? Против глобализма, там, против того, что национальных банков нет, как говорите, валют отняли, землю отбирают. Но если мы не предоставим мысли, программу, действий, которые людям сейчас, которые называются апатичными, покажется, что это сильно, да? И что им и социально будет жить лучше, они поддерживают эту национальную идею. Поэтому действительно надо эту идею сделать привлекательной. Без этого, скажем, никак. Вот, потому что большинство-то все равно всегда было, если будет такое вот инертное, а борется между собой меньшинство злых и, скажем, лучших людей. Вот, и если побеждают вот эти темные, скажем, силы, да, 2-3%, тогда вот это большинство, 95% идет за ними. Если победит, скажем, вот вы хорошие, масса пойдет за вами. Вот поэтому из-за неединства мнений и действия вот, и проистекает то, что я вам говорил, даже собрав 321 тысячу консерваторы, либералы, там, социал-демократы блокируют вот все и говорит, да, это, в общем, мы лучше знаем, что вам нужно. Хотя в Конституции ясно написано, что самые важные вопросы государства, народа должны решаться по референдуму. И я вот сказал на одном съезде этих вот защитников земли, недавно, в прошлом месяце, если мы не только подписались 321 тысячи, а в один день только вот пришли около парламента, и не надо ничего даже бросать в камни. Если увидеть 321 тысячу, скажем, от граждан Литвы, которые, скажем, хотят отставить свои права, конечно, я не хочу вот этих слов некрасивых, скажем, употреблять, но штаны будут мокрые, те, которые вот во власти. Вот. Но вот многие люди пока не понимают вот важности своей силы. Не буду я углубляться в Украину, но смысл один. Все-таки западные украинцы, западные, да, имею в виду, их цели, их действия вот привели все-таки к тому, что этот Янукович сбежал. Я не говорю, что хорошо, что одних олигархов другие вот поменять. Но принцип такой, бездействие, никуда вот эта национальная власть не денется. Ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии, ни вообще нигде в мире. Вот поэтому хорошие мысли должны, за мыслями этими должны идти вот и действия. И вот пожелал вам, чтобы вот вы из наших ошибок, мы из ваших ошибок сделали, в общем-то, вот выводы и не все вы пробовали все время ошибаться и скажем, учиться только на личных ошибок. Сейчас не то время, что, скажем, не можем там посмотреть, услышать или прочитать, что у соседей вот бывает. Так что, если сделаем правильные выводы, мы вместе быстрее будем возрождать национальное свое государство, а потом и такую Европу, за которой вот не было бы стыдно, потому что стыдиться того, что вот мы, в принципе, европейцы, конечно, это не надо, потому что в чем, скажем, смысл вот европейскости, что каждый, кто рождается, еще не умеет говорить, да, видно по рождению, что он, не негр, да, или не азиат, а европеец, вот, а потом уже, когда вот ребенок подрастает, уже начинает, скажем, культурно вот, причисляться к тому же или другому народу. В принципе, вот, против глобалистов, которых вы выступаете, да, мы можем вести успешную борьбу и прийти к победе только вот общими усилиями, только объединяя силы вот, всех европейских вот, национальных сил.
Потому что если в одной отдельной стране, скажем, вы побеждаете, да, вот помните Австрию, да, вот что вот было с Гайдером, или вот как Венгрию, в общем-то, давят, они имеют сил против, скажем, от народа, да, вот против внешних врагов. У них, скажем, ничего не выходит, а против от своего народа там пустить вот дубинки и другие, скажем, оружия они умеют. Вот, поэтому нам надо набраться, скажем, от знаний, храбрости, в общем-то, и идти к победе. Как показывает прошлое, даже если были вот поражения в отдельных битвах, народ, который имеет глубокую память о том, кто они, да, который имеет цель в будущем, что они хотят достигнуть, они в один прекрасный день побеждают всех вот, внутренних врагов, и только победив внутренних врагов, очистив, скажем, тыл от предателей, мы сможем избавиться от внешних врагов. Поэтому я и желаю сначала победить внутренних врагов, чтобы, как правильно вы сказали, вот там про стукачей, да, про этих вот предателей, их не было в наших рядах, вот, и тогда мы уже можем смело пойти в бой и победить тех, которые хотят нас вот закабалить. Не только вот политически, но и информационно. Потому что если информационно вот мы, в общем-то, под кабалой находимся, конечно, тогда и финансово, и политически мы тоже вот так. В общем-то, за нашу и вашу свободу, за возрождение национального духа и национального государства Латвии и Литвы. Спасибо. Tagad es gribētu nedaudz pārunāt par jums. It kā mums nav 200 cilvēki un mēs nevaram balsot, varam gan. Es gribu, lai paceļ roku tie, kas grib strādāt Latvijā. Jā. Super, paldies! Nākamais balsojums. Kurš grib Latvijā maksāt uz pusi mazāku cenu par elektrību? Jā, es arī, labi. Un vēl viens jautājums. Sakiet, kurš atcerās, cik daudz maksājuši pirms iestāšanas Eiropas Savienībā par elektrību? Super. Ir šeit cilvēki, kas atcerās vēl. Respektīvi ir tā. Mēs 9 cilvēki tērējam 300 vati elektrības, un toreiz mēs maksājam 10 lati. Tagad, kad vēl bija lati, es tērēju vispār kaut kādi, maksimums 100 vati elektrības un maksāju to pašu čiriku. Kas notiek? Daugava ūdens kļuvis dārgāks? Nē taču. Tāpēc nākamais balsojums būtu tāds. Kurš var uz nākamo sapulci, uz nākamo dibināšanu, un viņa būs, atvest vismaz 3 cilvēkus līdzi? 3 cilvēkus. Ja mēs šeit esam 70 cilvēki, tad ar 10 cilvēku pārsvaru mēs tīri matemātiski varētu pārkāpt. Jūs nevarat atrast 3 cilvēkus? Tātad atkārtojam balsošanu. Kurš var uz nākamo sapulci atvest 3 cilvēkus līdzi? Vismaz 3 cilvēkus. It kā, vai tad mēs esam kaut kādi dauņi no alas? Es atvainojos, tie laiki jau vairāk 1000 gadu pagājuši. Mēs taču visi komunicējam, es nezinu, vai tik tiešām mēs visi dzīvojam kaut kādā baigā naidā, ķipā viens latvietis starp krieviem vai otrādi, ka savā starpā nevar atrast kopējo valodu. Super, nemaksāja. Gan jau tie, kā sakam, gudrākais piekāpjās. Tie, kuri var samaksāt. Labi, sametamies. Sameklējam pudeles, nododam un sametamies. Un nomaksājam to notāra izdevumu par to cilvēku, lai tikai viņš atnāk. Jo nevajag uzreiz uz kopumu. Ne tikai skopumā ir problēma. Ir tā, ka dažiem cilvēkiem vienkārši tupa nav naudas. Šodien jūs palīdzēsiet viņam. Un iespējams tajā pašā dienā viņš palīdzēs jums nodibināt to pašu politisko spēku, lai pēc tam nevis rauties pie varas, man vārds vara vispār nepatīk, bet lai pārstāvētu. Jo es personīgi esmu par pārstāvniecību, nevis par vāru. Paldies! Ja uz nākamo reizi mēs savācam pa 3 cilvēkiem, tad mēs tiksim galā. Galu galā, ja tu vienreiz esi nokritis, piecelies un ej tālāk. Un tagad es aicinu izbaudīt kliņķeri,
kafiju, tēja ir tur, lai nesajūt labs attālums. Paldies!